mēs varētu neko tagad nerādīt, bet pēc nometnes jūs redzētu mūsu talants. Mēs gribam pamēģināt tā, ka vai ir kāds brīvprātīgs cilvēks, kurš nebaidās no spoža skaista? Brīvprātīgs cilvēks ir kāds no tāds, kā ņemsim meiteni. Piedodiet puiši, bet meitenē priekšot. Atradīsim kādu skaistu pornu, te ir smoks sniegpārs, viņš to smoki nostāsies. Un mēs rādīsim, jo, protams, tūlīt tāds visi saliek efektus. Un mēs rādām domāt.
Tā. Liela māja meža vidū, pilna diži darbinieku. Jā. Tur bija. Jā, tā komanda. Labs ir. Liela māja meža vidū, pilna diži darbinieku. diži darbinieku, jā. Nākamais nedaudz tāds sāķīgi mīkli. Kādam vīram ir 12 dēli. Katram no viņiem ir viena māsa. Cik bērni ir šim vīram? 13. Jā, 13. Okay. Man ir viens interesants jautājums. Tā. Programmētāji klusē. Ko programmētājs mīl vairāk kā savu māti? Mātes plati! Jā, mātes plati. Viss tā. Mīkls beidzās. Labais, jā. Ok, nākamais. Šerīs. Vilciņš runā ar ausīm. Okay. Nākamais uzdevums. Ļoti svarīgi ir iesildīšanās, kurš katru tādu vingrinājumu, ja? Fitnes treneris parādīs nākamā iesildīšanās paņēmienu. Jā. Jāiet austiņas, ja? Uz priekšu, 1, 2, 3, atpakaļ, 1, 2, 3, 4. Ok, iesildījušies esam. Nākamais uzdevums. Vajag iesildīt rīkus kājām. Lūdzu, tieks un piecelties piecināt, lūdzu. Pats priekšsēdus. Tad viss vienkārši iesildās. Vai? Kalvi, rādi piemēru. Viss nomērkārši ir. Nākamie būs vienkārši 5 pieti. Tā esam 5 pieti. Jā, ar kleitām. Ir īpaši Elizabete. Nākamais būs pavisam vienkāršās 5 pieti. Tu uz demonstrējumu. 1, 2. Tā ir nedrīkst pie zemes pielikt, ja? Mēģinām. Atvainojos. Labi, dodies reklāmas pauzē. Viss variet, iztaigā cilvēks. Mēs visi reizē varam saukt. Meitenes saukt. Uzmanību! Gatavību! Stāsts! 1, 2, 3, 7.
labāka, fantastiska. Es nekad neesmu redzējis jau tik lielu kolektīvu, jo man nekad tāds nav bijis. Un mēs pamēģināsim vēlreiz ar mūziku. Un tajā brīdī, kad mums beidzas kustības, mēs ledīsim freestyle un atkal uz Daddy Cool vienmēr būs virpulītes, ja? Nu, tad mēģināt. Pienāca diena, kad tika izsniegti kontroldarbi. Arī Sprīdītis ieguva savu atzīmi, kas šoreiz neataisnoja viņa cerības. Savukārt profesors bija ieguvis visu, ko viņš vēlējās, labu atzīmi, kā arī klases meiteņu dievināšanas aktu. Sprīdītis saprata, tā tas nevar turpināties. Šāda neveiksminieka karjera nebija pasakā ierakstīta, tāpēc viņš nolēma doties cimdiņa meklējumus. Pirmā vieta, kur viņš iegriezās, bija spēļu zāle Pagrabīčs. Diemžēl viņš bija ļoti bēdīgs un nomāks, tāpēc tādēļ Dixitā nospēlēja visus savus līdzekļus. Tur bija arī ligreto spēlētāji, un, protams, profesors ar savām dūdām spēlēja neko citu kā monopolu. Sprīdītis apjautājās visiem cilvēkiem,
māju meklēt. Viņš ielūkojās skolā, kurā visi spēlēja basketbolu, bet arī tur cimdiņa nebija. Viņš ielūkojās virtuvē, kur diemžēl visi zupas katli bija izēsti, bet arī tur cimdiņa nebija. Viņš ielūkojās auditorijā, kur kaut kādi bērni klausījās par sniegpāršliņām un vēl citiem dzīves brīnumiem, bet arī tur cimdiņa nebija. Tad viņš devās bēdīgs mājās. Tajā pašā laikā profesors savās mājās centās atklāt to, kas tad galu galā atrodas Sprīdīša veiksmes cimdiņā. Šis atklājums profesoru patiesi šokēja. Atkal bija pienākusi kārtējā skolas diena. Skolā nekas brīdis nebija mainījies. Čiksas savā vietā, sportisti arī, tikai profesora dzīvē kaut kas tomēr bija noticis. Sprīdīts joprojām bija bēdīgs, bet profesors tomēr kaut ko bija sapratis. Viņš grāmatā, kas atradās iekšā šajā cimdiņā, jeb šajā visā atbilžu vēlcelītē, bija izlasījis, ka tā rīkoties ir slikti, un tāpēc nolēma atdot pazudušo cimdiņu Sprīdītī. Beig beigās visi saprata, ka laime neslēpjas pašā cimdā, bet tā saturā.
Paldies! Es pateicos tev. Ko? Ko? Ko, Zeli, es nezinu. Es pateicos tev pa cimdiņu. Vecā grieta nesaprot, tu dosi man to cimdu. Jā, tu līdās, te pat. Labi, viss. Viss labi. Paldies. Bija jau satikt tev. Zvanīsim pāriem šķīņu. Strīdīts, bēdīt. Strīdīt, viss šalē! Strīdīts, viss vecē. Ko viņi uzraksta? Jūs jums divas galvas, jūs gudrākas. Izdomas. Ejam pie dekāna. Leka dekāns. Pagad piebunkā, normāli. Tas tā ies pie dekāna. Kas tur aurē balsīs skaļā? Nāciet iekšā, durvis vaļā. Nu, ko jūs blenžat tādi baigi? Vai arī ziņojumi jauni? No kuras fakultātes nākas? Tūlīt pat runāt sākas. Strīdīts. Freideišu. Kāda bija problēma? Kāda bija to atceries problēma? Kāda bija? Cirviņš nozūs. Ai, atsīt cirviņš pasvitā. Tā nu gan ir sūra bēda. Lielākā kā milža bēda. Bēda. Ko jums darīt? Ko jums darīt? Tagad jārīkojas braši, jādomā ir plāniņš aši. Tā kā tajā pasakā, sekojiet uz drupačām, var galvot, atradīsiet cimdiņus uz čupiņām. Sekojiet tām drupačām. Sekojiet drupačām. Viņi pasties, ko visu atzēt. Drupačām. Pasties. Nopietni, ādažu, nu što? Ejam apakaļ, tu dekāni, tas nebija pareizi, Tu mums darīja tālāk. Mēs nevarējām atrast cimdiņu. Atmiņā man attauž seja. Trešā stāvā dzīvo feja. Tu sakšāk, es aizvien apskaties. Kāpēc cimdiņš?
ka nav jau jēga. Tur tak zobu pēc. Tā nevis. Jā. Tā jau zobu. Kā mēs viņam palīdzēsim? Nav jau jēgas, Pagaid. Mēs atrisināsim. Mēs taču tevi mīlām. Mēs tev palīdzēsim. Ej, paskuši Ko izdara. vienkārši dara? Jau viņi dabūs visi ķeries. Vai, saķi, galā. Vai, 3. 1, 2, Ejam tālāk, Gulbīt. Dzīvoja reiz kāds puisis vārdā Strīdīgs, kuram pilnīgi viss bija dzimtā. Līdz kādā pasakaini skaistā ziemas dienā milzīga nelaimes apviņījās. Viņa maģiskais talismans, mīļās vecmāmiņas radītais cimds, tika negriezt. Pazušana, viss viņa dzīvē sāka brukt un jukt. Viņai nav jēgas. Viņš nespēja tālāk dzīvot. Nē, nedzīvot. Sakravāja mugursomu. Davai. Un devās ļaundaru katru. Un atapās mežā. Strīdīgs, kāpēc tu tāds bēdīgs? Man cīmnieks pazuda. Kas notika? Es nevaru atrast. Jā, kas paņēma? Man notika. Es nezinu. Jā, bet es zinu atrasināt. Sakiet, man ir sprungulis. Tad tev palīdzēs. Tātad jaunais mežstrādnieks, kurš ir mežā, un kurš paņēma tev cīmdiņus, redzēju, tas ir manis mežs. Viņš pie tādas vēsties, un nekad varētu nespēsties. Paldies. Paldies. Man cīmdiņš pazuda. Ai, es tak zinu, ka ir tas ļaundars, es viņu redzēju te vējiem līdi plivinot, es redzēju, tas ir tas lielais, spēcīgais, briesmīgais mežstrādnieks. Klausies, man ir atrisinājums, ņemt šo stabuli, pūt iekšā, cik ilgi pūtīsi, tik mežstrādnieks ilgi dejos. Labi, paldies. Cīmdiņš. Mežstrādnieks. Man ir sprungulis. Ķeries Tos klāt. visi sēdies, tas tā nelīdē. Man ir dabulīdes pūtīšu. Dzīve nav jēgas. Es taču nevaru viņu uzvedēt. Dzīve nav jēgas. Un nebaiļoties, jo kungs tavs Dievs ir kopā ar tevi, lai kur tu iesi.
uz mani vecmāmi Cimdiju. Aleluja! Ew. Mani Cimdim! Gulbīti! Veicāmies labāko un skaistāko vietu, kur svinēt jauno gadu! Gorja man. Kopš tā laika, kad esmu pakāsis cimdu, tā viss man dzīvē nevajag. Frīdi! Pa kājās vecura! Vasals, kad namalo. Tu zini, veci, kā pazaudēju tu cimdu. Neveiksme mani piemeklējusi. Klausies. Sastā. Jau, kaut kā. Mans! Tērauda dūrē. Meklē sevis cienīgu pretinieku. Balvā cīns. Tas tērauda dūre. Tu negribi satikt. Izlaik bulli ar vienu sitienu. Man vajag treneri. Tu esi traks. Es vienu treneri pazīstu. Mēģis Frīdīt. Šodien tev treneri vajag. Cīnīties ar tērauda dūri, jā? Jā. Nu tad sākumā parādi man, ko tu proti. Un tā, pieturties! Ātrāk! Labi, atspiesties! Aiziet! Augšā! Začājām, Rīter! Labais! Labi, un tagad koordinācija, celies augšā! Soļamies Frīdīt! Tā, klausies! Menējies! Aiziet, vēl! Bišķiņ! Tērauda dūrei! Labi, man liekas, tu esi gatavs. Mēs varam iet uz ringu. Labi, nāc! Es esmu tevi. Ladies and gentlemen! Labās un kungi! Labvakar! Šodien šovakar gadsimta cīņa vēl joprojām nepārstātā Dzelzs dūrē! Iespār
Čempions 10 nokauti vienā sezonā. Vēl joprojām nepārspēt milzīga muskulatūra, atletisms. Vienīgu pretinieku nav redzējuši mēs vēl nevienu, bet ir kāds drosminieks, kas uzdrošinās stāties pretī. Un otrā ringa pusē. Kas tu tāds esi? Brīdīgs. Brīdīgs. Sadod viņam pieteikt, tu to vari! Sadod pieteikt! Brīdīgiem nav izredzēts. Tu to vari! Sadod pieteikt ar kārtīgi! Jā, atceries labais kreisais taisni! Rauns viens! Jā! Sadod pieteikt! Stāv rakstīts, ko mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Kur neteikst? Par to, ka tu man mīli, bet tu uzādi savu cindu. Tu spēlnīsi to. Paldies.